Kāpēc motivācija ir kā start-up izcilu attiecību sākumam? Toms Edisons pirms izgudroja spuldzi, piedzīvoja vairāk nekā 10 000 neveiksmīgu mēģinājumu. Kad viņam jautāja par šīm neveiksmēm, Edisons atbildēja: es neredzu 10 000 neveiksmīgus mēģinājumus, bet es esmu atradis 10 000 veidus, kā tas nedarbojas. Šis citāts parāda, ka Edisons skatījās uz neveiksmēm nevis kā uz šķēršļiem, bet gan kā uz soļiem, kas tuvina viņu mērķim. Katrs neveiksmīgs mēģinājums bija daļa no mācību procesa, kas galu galā noved pie veiksmīga izgudrojuma. Motivācija disciplinē cilvēku darīt to, kas patīk, ko darītu arī tad, ja viņam par to nemaksātu. Te vēl 9 pamatprincipi, kāpēc motivācija ir tik svarīga un izšķiroša. Motivācija ir iedzimta kā personības iezīme. Motivācija katram ir atšķirīga. Motivācija ir kā perpetuum mobile, mūžīgais dzinējspēks, iedvesmas un centienu avots. Motivācija ir lielisks palīgs, lai spētu pieņemt sev izdevīgākos lēmumus un noturēt fokusu uz mērķiem. Motivācija ir resursu grūtību pārvarēšanai. Motivācija iet roku rokā ar paša disciplīnu un atbildību. Motivācija ir enerģija, kas virza izaugsmi. Motivācija ir svarīga kā komunikācijā, tā attiecībās. Motivācija ir svarīga darba efektivitātes celšanā, novērtēšanā un atzīšanā. Motivāciju nav ieteicams laust, bet veidot kā resursu, kas kalpo un nodrošina ilgtspējīgu attīstību. Ko vēl lai piebilst? Esi vienkārši motivēts.